Esiet sveicināti! Mans vārds ir Roberts Silaus, un šis ir raidījums par pēdējo nedēļu notikumiem. Tādiem kā atklāts rīta panorāmas vadītāja Kriptonīts. Mums studijā pievienojušās LTV programmu direktori Jānis Semjonovs, seriāla aktrise Dana Es atvainojos, Dana Černiețova. Pats ārā no studijas Dana Man jau vajadzētu prast. Uz Marsa atklāts tekošs ūdens. NASA paziņoja, ka uz Marsa var sālīt gurķīšus. Vasarās daži krāteri nogāzēs tek ūdens, kas šķīdina sāļus. Nesaistītās ziņās Einārs Repše bez vēsts pazudis. Brūni imigranti šķērso Latvijas robežu. Skaidrs, ka Latvijā lāči ienāk un pamazām Latviju pārņems arī vairojošies lāči. Nav ko te lāčot, bet mēs sāksim šeit. Šonedēļ nelielu satraukumu skolās izraisīja dzeja. Nu labi, negluži dzeja, bet kāda 3 burtu kombinācija dzejā. Svētīgi sabrauktie, atpizd un nošautie. Visi mana rajona krievi un mego pārdevējas svētīgas. Tas ir fragments no Agneses Krivadas dzejoļa, kuru vidusskolniekiem interpretēt piedāvāja skolotāja Ivete Ratinīka. Viņa par to no mācību iestādes saņēma neoficiālu aizrādījumu, kura pamatā bija tā dēvētie likumības grozījumi. Uzjundīja dažādi jautājumi. Vai nesen pieņemtie likumības grozījumi ir svētīgi un nepieciešami, vai arī pavar durvis cenzūrai un aplamībām? Vai likumības grozījumi, kādi tie ir šobrīd, ir pietiekami skaidri interpretējami, un vai vadlīnijas jebkad būs pietiekami skaidri interpretējamas, vienlaikus netīšām neiebraucot atpakaļ padomju laikos. Un jautājums šajā konkrētajā gadījumā, vai vidusskolniekus vajadzētu pasargāt no sliktiem vārdiem dzejā? Nezinu, ko par to domā šo grozījumu autore. Krivadas dzejolis neatbilst likumiskai audzināšanai, tā uzskata izglītības likuma grozījuma autori Saeimas deputāte Jūlija Stepaņenko. Varbūt, ka tur ir arī kaut kāda ļoti svarīga doma apakšā tam dzejolim, bet tiešām mēs nedrīkstam aizmirst, ka tā ir skola un ka skolā tik tiešām tādiem vārdiem varbūt, ka vietas nevajadzētu atrasties. Ak, nē, slikti vārdiņi. Jā, tas ir labs arguments. Stepaņenko kundze, kā izskatās, dzīvo mana mazā ponija pasaulē, kur jebkurš jebkādā kontekstā izteikt slamu vārds liks zefīra mēnesim, ietriekties varavīksnē, visai pasaulē uzejot gaisā, 7 krāsu liesmās. Šie bērni iet vidusskolā, viņi klausās Snoop Dogg. Daži no viņiem dzīvo pļauniekos. Daudzi no viņiem nav stulbi. Cilvēkus nevajag pasargāt no mākslas, viņi paši spēj sevi pasargāt no mākslas. Tev taču tas izdevās, Jūlija. Bet šis bija tikai atsevišķs gadījums, vai ne? Izņēmums. Šādi plakāti galvaspilsētas autobusu pieturās bija redzami 2 nedēļas. Atbalstu centrs Dialogs tajos aicināja uz iecietību pret gejiem, bezdarbniekiem, invalīdiem un tiem, kuri slimo ar HIV. Stendos plakātiem bija jāpaliek 3 nedēļas, taču tie aizvākti pirms laika. Cilvēks sūdzējas par to, ka šī reklāma ir aizskaroša. Kurš sūdzējās? Viena no iebilžu cēlājām bija Saskaņas Saeimas deputāta Jūlija Stepaņenko. Jaunam arī Jūlija Stepaņenko. Jau ieguvos salīdzinājumu ar likumības policisti. Viņa strādā vienā. Viņa spēlē pēc noteikumiem. Šoruden Jūlija Stepaņenko ir labais policists. Nu labi, Jūlija, kas vainas šiem plakātiem? Pretenzijas radušās pret geju attēlošanu līdzās ratiņkrēslā sēdošajam. Ir mēģināts popularizēt iespējams homoseksuālas attiecības, izmantojot invalīdu tēlu. Es mēģināšu saprast. Tātad cilvēki kļūst par gejiem, jo viņiem patīk invalīdi. Vai arī viņiem patiks geji, jo viņiem patīk invalīdi. Vai arī geji kļūst populāri, jo invalīdi ir populāri. Ir mēģināts popularizēt iespējams homoseksuālas attiecības, izmantojot invalīdu tēlu. Izklausās, ka tu, Jūlija, izmanto iespējams invalīda tēlu, lai viendzimuma attiecības. Stepaņenko kundze, kā izskatās, ir gatava stāties pretī jebkam, ko pati nesaprot. Dzejai, gejiem, magnētiem? Vai kāds man var paskaidrot, kā strādā magnēti? Tā ir jābūt burvestībai. Mums ir jāizliedz magnēti skolās. Bērni nesapratīs. Stāstam attīstoties Rīgas kaķu patvērsme numur 1 Nils Ušakovs lūdzu Izglītības zinātnes ministrijai izvērtēt Āgenskalna ģimnāzijā notiekošo. Nils tiešām šķiet apjucis likumības un ētikas jautājumos, jau tā nevarot saprast, vai Jelenas pieņemšana darbā brīvos tā ir neētiska, vai arī
Viņš vienkārši ir sasodīti labs bijušais vīrs. Tikmēr izglītības un zinātnes ministres Mārītas Seiles atbilde bija viennozīmīga. Skolotāji nav idioti un var paši noteikt, ko konkrētie skolēni var sagramot un ko nevar. Ja mēs virzītos no pedagoga lomas izpratnes kā profesionāļa, atbildīga cilvēka lomas uz sistēmu, kura mēģina kontrolēt katru mācību procesā izmantotu materiālu, es uzskatu, ka tā būtu ļoti negatīva tendence. Bet tagad Rīgas brīvosta. Vieta, kur es gribu nokļūt pēc nāves. Tās valdē darbojas gan Rīgas domes, gan valdības izvirzīti pārstāvi, to skaitā arī Rīgas mērs Nils Ušakovs. Tagad amatu brīvostā ieguvusi arī Rīgas mēra bijusī dzīves biedre Jeļena Ušakova. Ko viņi tur dara? Jeļena Ušakova Rīgas brīvostas pārvaldē pilda sabiedrisko attiecību konsultants pienākums. Virspusē raugoties, tā izklausās kā kārtējā pietuvinātu personu iecelšana brīvostas amatos, bet es esmu pārliecināts, ja mēs dosim Jeļenai iespēju izteikties, viņa mums pastāstīs, ko viņa dara Rīgas brīvostā, kādi ir viņas darba pienākumi un kāpēc tieši viņa ir vislabākais kandidāts šī darba izpildē. Kāpēc man būtu jums jāstāsta par saviem pienākumiem? Bet tā ir kaut kāda slepena informācija, vai? Nē, tā nav slepena informācija, bet jūs varat brīvostā piezvanīt un pajautāt. Reāli, Jeļenai taisnība. Žurnālistei vajadzēja vispirms piezvanīt kādam, kas varētu zināt vislabāk, ko Jeļena dara savā darbā. Tā vietā viņa piezvanīja Jeļenai. Saprotiet, es esmu privāta persona, kas applied for a job place. Jā, es saprotu. Job place. Labi, man nevajadzētu par šo smieties. Es pats ikdienā tā runāju all the time. Labi, ka viņas darba pienākumos vismaz neietilpst komunicēt ar mēdījiem, tad gan tas izskatītos nelāgi. Šajā situācijā gan likums nav pārkāpts, bet jautājums ir, vai tas ir ētiski? Šādas situācijas jau likums arī nevar noregulēt. Jo tā ir faktiski savstarpējo attiecību joma, kuru tik tālu likums nekad neregulēs. Vai tu saki, ka šeit vajadzētu piesaistīt attiecību konsultantu? Ainu Poišu? Vai varbūt sabiedrisko attiecību konsultantu? Līdzīgs gadījums, kad bija Saeimas deputātu palīgu skandāls, tad viņi samainījās palīgiem. Tad viena sieva palīdzēja citam deputātam un otrādi. Tu ņem manu sievu, es ņemšu tavu sievu. Tā, mēs visi būsim apmierinātāki. Viena sieva palīdzēja citam deputātam un otrādi. Un tas ir tikai jautājums, kādu piemēru mēs rādam arī saviem līdzcilvēkiem sabiedrībai. Manuprāt, tas ir diezgan labs piemērs. Labi, tā ir tava bijusī sieva, bet tas nenozīmē, ka tev vajag viņu izdzēst no savas dzīves. Jūs varat palikt draugi vai arī augsti apmaksāti kolēģi. Rīgas brīvostas Ziemassvētku ballei gan ir jābūt reāli neveiklai. Šī ir mana tagadējā sieva un biroja vadītāja, un šī ir mana bijusī sieva un kolēģi. Rīgas brīvosta bēdīgi slavena ar to, ka tur darbā tikuši iekārtoti citur amatus zaudējuši politiķi vai ietekmīgu cilvēku radinieki. To skaitā arī vairāki ostas pārvaldnieka ģimenes locekļi. Rīgas brīvosta ir kā Pakistānas kebabs. Visi, kas tur strādā, visdrīzāk pazīst viens otru jau kādu laiku. Tikai Rīgas brīvostā izdarīt tādu pieņēmumu nav rasistiski, jo visi ir balti. Bet tagad kaut kas jautrāks, un kas varbūt jautrāks par Rīgas domes deputātu. Rīgas domes deputāts Pālī. Skandalozie video novērošanas kameras materiāli no otrās palīdzības automašīnas, kurā ālējās deputāts Vilks, publiski tika nopludināti pagājušajā piekdienā. Tajos redzams, kā Rīgas domes deputāts iekausta ārstes, rupji krieviski lamājas, mediķus saucot par slepkavām. Es nezinu, vai es šeit varu piekrist TV3. Vilks neālējas. Vilks sit sievietei pa seju. Ālēties ir piebakstīts savam draugam pa kreiso plecu, ja tu atrodies labajā pusē, viņš pagriežas un tur neviena nav. Ālēties ir papildināt etalonu Narvesenā un 2 eiro monētas vietā kasierei iedot 2 latus un tad skatīties, vai viņi pamanīs vai nepamanīs. Ālēties nav censties iesist sievietei ātrās palīdzības mašīnā, dziļākā pālī kā Burj Khalifa pamati, vienlaikus izkliedzot citātus no Avengers Age of Ultron. You're all killers. Jāatzīst, viņš nedaudz izskatās kā Hulks, kurš tūlīt grasās demdēt. Hulk angry, Hulk smash.
Šobrīd Vilks no partijas ir izstājies un nolicis domas deputāta mandātu. Ar TV3 ziņu starpniecību Vilks atvainojas mediķiem, pret kurām pacēla rokas. Nu, jāatvainojas, laikam. Jāatvainojas. Ne, nu, jāatjaunojas. Tāpat nav īsti atvainošanās. Viss, ko viņš pateica, ir tas, ka viņam ir jāatvainojas. Vilkam tik ļoti nav žēl par notikušo, ka viņam intervijas laikā ir jāatgādina sev, neizskaties tik priecīgs. Drūmāku seju, Vilks. Pašam noskatoties video, emocijas bijušas nepatīkams. Es īsti tā kā izmisumā nekrīt. Nu, vienīgi tas vēders tas lielbišķi ir. Nu, par to man vēl aizrādīs gadiem un gadiem, jā. Bet, nu, jā. Nepatīkam. Nu, protams, nepatīkam. Skats bija šausmīgi. Nē, video ir diezgan cool, bet, protams, nepatīkami. Tas viss ir ļoti nepatīkami. Vilkam ir tik daudz labu soundbaitu. Es jau sniedzu informāciju savā laikā. Es nezinu, kāpēc to neviens neņem galvā, kad es smagu sitienu dabūju pa galvu. Neviens neņem galvā, jā? Dievs, es mīlu šito čalu. Jūs ziniet, man būs ko mazbērniem pastāstīt. Daudz ko interesanti. Es partijā 18 gadu esmu. Un es daudz ko interesanti esmu redzējis. Es tik ļoti gribu viņa memoārus, uzrakst memoārus, Andri Vilka. Uzrakst memoārus. Bija bišķiņi ierausiem. Cik nu pamatīgi to grūti pateikt. Bet īstie varoņi šajā stāstā, protams, ir ātrās palīdzības darbinieki. Stilīgākie ātrās palīdzības darbinieki. Punkts. Šī apmaiņa reāli izklausās kā citāts no 100 miljonu blockbustera. Tas, ko šis stāsts pierāda, savu imidžu vajag sākt būvēt no pirmās dienas. Vilks piedzeras, sāk kauties, tiek nofilmēts, zaudēja deputāta amatu, izmests no partijas. Kaimiņš piedzeras, sāk kauties, tiek nofilmēts, palicis amatā, partija lepojas. Visa atšķirība - kaimiņš tika ievēlēts, jo ir Vilks tika ievēlēts, jo neviens nezināja, ka viņš ir Bet šīs nedēļas pēdējais stāsts ir par kādu bēgli no Afganistānas un kā viņam te Latvijā klājas. 16-gadīgais Kamrans kopā ar ģimeni dzīvojas vienā no Afganistānas reģioniem, kuru kontrolē talibi. Lai pasargātu dēlu no neizbēgamās rekrutēšanas, viņa tēvs pārdevis zemi un samaksājis kontrabandistiem, lai tie puiku aizved uz drošāku valsti. Kamrans ir mazrunīgs, viņš prot tikai persiešu valodu. Tas ir dīvains veids, kā pateikt, ka viņš runā tikai vienā valodā. Jā, varbūt šeit viņš nav diezko pļāpīgs, bet... Taču arī tajā neprot ne rakstīt, ne lasīt. Analfabēts. Ei, nevajag jau uzreiz tā. Kamrans nav vainīgs pie tā, ka ir analfabēts. Viņš to pateica tā, it kā būtu jautājis Kamranam, kāpēc Kamrans nemāk lasīt. Un Kamrans atbildēja, jo grāmatas ir priekš nūģiem, Gunti. Grāmatas ir priekš nūģiem. Un Kamrans noteikti tā neatbildēja, jo viņš nesaprata, ko viņam jautā. Labi. Bet tas man uzvedina uz jautājumu, par kuru es esmu ilgi domājis. Ja cilvēki, kuri nemāk lasīt, ir analfabēti, tad cilvēki, kuri māk lasīt, sanāk ir alfabēti. Nav mums šīs kopīgās valodas. Viņš nav gājis skolā, un līdz ar to ir ļoti grūti saprast, ar ko man sākt. Ar ko jūs sākat? Es sāku ar strīpiņām, ar burtiņiem. Viņš nemāk strīpiņas? Septembra pirmajās nedēļās neviens neatapa viņam nokārtot etalonu, un puisim sanākuši konflikti ar kontrolieriem. Viņš nebija sodīts, ka brauc pa zaķi? Cik es saprotu, tad tikšanās ar kontrolieriem bija bijusi, bet šīs pašas komunikācijas problēma dēļ viņi viens no otra neko nebija varējuši dabūt. Viņš atklāja ideālo stratēģiju. Pats viņa stratēģija ir daudz labāka nekā manējā. Viss, ko es daru, ir paceļ savu kreklu, sāku sist kontrolieriem un saucu viņus par slepkavām. Afgāņu bēglis pusdienos skolas ēdnīcā. Tas personālam gan sagādā lielas galvas sāpes. Kamranam ir pavisam cītēšanas paradumi nekā latviešiem. Pavāri ļoti cenšas, lai Kamrans būtu paēdis. Viņš, kā izrādās, neēd praktiski nekādu gaļu. Viņš neēd gaļu. Tās nav lielas problēmas, bez gaļas vēl ir daudz citu ēdienu. Olas, rolmapši. Liela problēma būtu tad, ja vienīgais, ko Kamrans ēstu, būtu latviešu tautas dziesmas un mazu blondu meitenīšu asaras. Latvija nav iebrauktuve, tu neiznīcinās manu kultūru, Kamran, tu traģiski vientuļā figūra svešā zemē, nepazīstot nevienu un ar šķietami nepārvaramu valodas barjeru tavā priekšā. Un beidzot, ko mēs šodien iemācījāmies? Secinājumi. Numur 1. Visi nav radīti vienādi. Šis
nav tāds pats kā šis. Tiem ir dažādas nozīmes, dažādas jēgas, dažāds konteksts. Numur 2. Arturs Kaimiņš ir labs piemērs politiķim. Es neesmu pārliecināts par šo. Tas arī viss. Paldies, ka skatījies. Ja tev patika šis video, dalies tajā ar saviem draugiem, kā Jēzus dalījās pēdējā mīlestībā ar saviem mācekļiem. Tā...